vai saproti, kurš bija pirmais? Labvakar. Norakstīsim, ka tas ir slēp dīlais, tā kā Elvisam Presleyam. Bet bīstars ir tas baigi labi dzirdēt no šeit. Jā, nu šis stūris ir jāsavāc. Tur vati vajag. Nu, labvakar, labrīt vai labdien, kas tev tur tavā galā? Mēs tā atkal. Mums vajag vati. Mums vajag vati 10 centimetrīgo, jā, loksnē. Ķēms ir vati. Tāpēc mums ir siltināšanas eksperts. Studijā šodien mums ir siltināšanas eksperts. Jums te ir augsti. Tāpēc mums vajag vati. Vata nepalīdzēs. Nu, no ārā nolikt vati kaut kā. Es nezinu, ko mēs varam izdarīt. Mēs vispār parasti, tad, kad pie mums kāds atnāk, mēs tā kā lai to pasaka? Nepaziņojam. Parasti nepasakam, kas tas ir beigās kaut kad parasti. Bet šoreiz varētu sākumā, jā. Nu mēs varam pamēģināt tādu jaunu formātu. Nebijis. Vienkārši parasti mums līvānieši nāk, un līvānieši jau tāpat līvāniešu zina. Varbūt mani līvānieši zina. Citu, jā. Tas nav tad davai tad neteiksim. Bet ja mēs runājam par pieteikšanu, kā tu sevi vispār piesaki? Tu kā sevi prezentē, vai kas ir tas, ko tu lietas kā priekšā? Kas ir Guna? Šausmas agrāk es teicu, ka esmu ērģelniece, bet tagad es ar to vairs nesteidzos par priekšu. Vienkārši tāpēc, ka daudzas citas lietas manī izrādās, ka dzīvē interesē, un daudzas citas lietas ir laikam jau palikušas svarīgākas. Nu, piemēram, kas ir tas, kas... Jā, varu sākt jau saukt droši vien, ka pirmām kārtām es esmu cilvēks, es esmu sieviete, es esmu kristiete, es esmu savam vīram sieva, es esmu saviem bērniem māmiņa, un saviem bērniem arī mājmācības mamma. Un tā tikai jau tad pārējās visas lietas. Un tad ērģelniece, jā? Ērģelniece kāpēc? Tāpēc, ka, ja to jautājumu uzdot parasti cilvēks domā, ko par profesiju, ka, kas ir pēc profesijas? Nu jā, man diplomā ir rakstīts, ka esmu mūziķa ērģelniece. Nu tad lūk. Kurā skolā var dabūt tādu diplomu ērģelnieka? Mūzikas akadēmijā. Mūzikas akadēmijā. Tas ir Rīgā? Jā, Rīgā, bet es arī ārzemju augstskolās esmu mācījusies. Un tad tur Dānija un tieši Kopenhāgenes Karaliskā akadēmija un kaut kādā tālajā 2007. gadā arī Holandē studēju. Un tas bija tādā mazā skaistā pilsētiņā ar nosaukumu Enschede. Bet jau tajā laikā tai ēkai bija tādas durvis ar tādu izolāciju, ka tāds bundzinieks kā tu tur spēlēja, un neviens ārpus tās telpas neko arī nedzirdēja, ko viņš tur ņemās. Jā. Tad mums arī durvis vajadzēs vēl, ne tikai vatu. Jā, mums vajag vēl durvis, jā. Durvis speciālists jāsauc. Tā kā, jā, tur tie līmeņi tādi tīri. Kāds vispār nokļuva? Vai kā, teiksim, var no... Tu esi oriģināli no kurienes, no Rēzines tu esi vai no kurienes tu esi? Šausmas. Es esmu no Kārsavas, bet es vispār piedzimusi Krievijā. Tu internacionāli dzīvo, dzimsti, mācies? Nē. Tur bija interesantāk. Tur man vienkārši mamma aizveda uz Abreni, pāri robežai uz tuvāko dzemdību namu, kas tajā brīdī bija pieejams, un man pasē tāpēc ir rakstīts dzimšanas vieta Krievija. Un tad manā dzīvē tas neko lielu nemainīja līdz brīdim, kamēr es tiešām sāku kaut kur ceļot, braukt, un pirmo reizi braucu uz Krieviju, kur bija jāšķērso robeža, tas bija uz Kaļiņingradu, uz to galu, un man prasīja aizpildīt tur tos miljonus papīrus, un tur tās punkts bija, ja jūs esat dzimis Krievijā, tad pierakstiet, kad un kāpēc emigrējāt. Pret savu gribu autiņos. Zvans mammai, cik ilgi tevi turēja dzemdību namā? Jā, tā. Kapitāli klausies. Tad sanāk, tu piedzimi Krievijas pusē, bet dzīvoji... Āzijā, piedzimi Āzijā? Eiropas daļa. Nē, daļa aiz Urālēms neveda. Tad tu Kārsavā, ja? Jā, Kārsava. Kārsava ir mana dzimtā pilsēta, kur esmu mācījusies un skolā gājusi līdz 15 gadu vecumam, tad jau uz Rēzekni. Rēzekni arī ir mana pilsēta, jo tajā es atkal mācījos mūzikas vidusskolā. Pēc tam bija akadēmija Rīgā, un tur studiju gadi bija arī ārzemēs, un arī Kopenhāgenā, kur man bija plāns stāties tur maģistrantūrā uz solistiem, bet es dabūju valdības stipendiju. Un tad man bija iespēja tā kā nevis cīnīties par to vietu tur tajā akadēmijā, bet gan jau ar garantiju uz turieni braukt. Pagad Dānijas valdības? Jā, Dānijas valdības stipendiju. Es domāju, ka Latvijas valdības tā nobrīnījos, tad domāju. Nomotivēti. Jā, domāju, kas tas traujuma kāda vai kas tas? Vai Kariņš? Jā, man ļoti paveicās, jo tā pirmā reize, kad es tur aizbraucu, bija apmaiņas programmā, un pēc tam jau mani tur zināja. Erasmus bija Holandē, tas bija Nord plus Cis, tas bija ar Ziemeļvalstīm saistīts, un tad viņi mani jau zināja, un uz to stipendijas pieteicos, tā, jo kāpēc. Bet viņu iedeva, jā.
Un tad es nolēmu, tomēr stāties Rīgā, jo man bija jābūt studentam kādā tekošajā savas valsts augstskolā, lai es tad varētu dabūt tur to stipendiju. Un tie noteikumi bija tādi, ka es paliku mūzikas akadēmijā Rīgā studēt maģistrantūrā, bet Dānijā pusgadu par to valdības stipendiju tur forši padzīvoju. Uzdzīvoju pilnīgi. Uzdzīvoju no rīta līdz vakaram pie ērģelēm un dažādu stilu un labiem instrumentiem. Kas tā māca, tad ir kaut kāda ērģelnieka pasniedzēja, kas tev strādāja? Tur jau jā. Arī kaut kāda teorija, vēsture, vai ne? Nē, apmaiņās mūs neapgrūtināja neko citu kā tikai specialitāte. Tas ir sēdēt un spēlēt un tā kā darbs ar pedagogu, un pedagogs arī bija tas, pie kā es braucu. Tas bija tā, ka mēs apsvērām to valsti, izējot no tā, kas tad tur strādā. Un tur strādāja profesors Hans Fāgius, kas ir viens no izcilākajiem mūziķiem šajā jomā, un tāpēc es pie viņa gribēju un tiku. Un man tiešām ir prieks par to pieredzīt. Jā. Bet, zin kā, parasti tie, kas kaut kur braukā, tie jau parasti, zin kā, salīdzina tur, kas labāks šeit, kas labāks tur. Tur ērģeles labākas? Tur ērģeles ir. Ir. Mums tās ērģeles. Ja salīdzinām, teiksim, tas ir tā kā Žigulis un Mercedes, vai tas ir tā kā Opelis un Bentley? Tas ir tā kā velosipēds un mašīna. Tas kā velosipēds mašīna, jā. Nu, sāksim ar to, ka tas ir tā kā jauna mašīna un tāda, ka tu jau esi kāds trešais saimnieks tajā mašīnai. Ja? Mums pārsvarā ir lietotie instrumenti, kas kaut kur jau ir stāvējuši un paredzēti bijuši citai telpai, viņi ir izjaukti, kāds tur no ārzemēm pa lēto atdod te, un tad es apbūvēju iekšā un mēs spēlējam. Tās ērģeles, uz kurām es spēlēju jūsu ierakstā, tās ir pirmo reizi iebūvētas Sanktpēterburgā, tad pārbūvētas Reizeknes katedrālē un tad tikai uz Ludzu. Tā kā, tas ir tas instruments, kas pēc tam... Trešais īpašnieks, jā. Tā kā dzirdējāt, kad mums būs ērģeles. Bet tur Dānijā bija baigi interesanti, jo tās ērģeles, kas viņiem bija akadēmijā, pirms es atbraucu tur studēt, viņiem bija cita ēka. Un viņi no turienes visus mācību instrumentus jauc ārā un veda uz jaunu ēku. Un viņi to izdarīja dažās dienās. Tur ērģeles 5, laikam, maziņas, bet tādas mācību instrumentiņi, kuras viņi izjauca un saveda citā ēkā un salika pa telpām, kur tiešām blakus klasēs spēlē, jo 2 ērģelē, ka viens otru nedzird. Ja. Bet pagaid, jūs saki mazas ērģeles. Ko nozīmē maza ērģele, teiksim? Man liekas, zin kā, vispār mazs, baznīcā, kad tu ieiet, tu ieraugi tās caurules, liekas, kā maza, viņa ir liela, tipā. Bet cik tad ir, vai nezinu, kāda kategorija ir, kas skatās pie mazajām, pie vidējām vai lielajām, kāds gradācija, ko pastāv? To parasti mēra pēc reģistru skaita, tas ir pēc krāsu skaita, jo... Kā saucās trubas pareizi ērģeļi? Stabules. Pēc skaita. Tas ir pūšamais instruments? Jā. Tikai jautājums, kas pūš? Vai pūš ar motoru, elektromotors? Pārsvarā jau ar motoru, jā. Plēšas ir tās, kas tā kā gaisa sistēma. Jā, elektromotors darbina to visu procesu, tāpēc mums nav jāmin ar kājām plēšas, bet plēšas ir tās, kas pumpē gaisu. Cilvēki, kas zinu, vanagos ērģelēm bija ar rokām pumpēja. Ir, jā. Gan jau tāds uzskačājums. Tur pēc tam jau bija iebūvēts, bet vecais mehānisms vēl bija palicis. Vietējais sporta klubs Muskulītis. Un labi, ka tāds ir palicis, jo gadās, ka noder. Jo gadās, ka tie motori nokūp, un tad vai elektrība nav pēkšņi. Un tā un arī bija, ka koncertā pazūd elektrība, tuvojoties beigām, un es kaut kādā gaismu pazūd, un es saprotu, ka tūlīt kaut kas arī cits pazudīs. Un viņas tā pa drūsiņai novīst. Tas gaismas, kas akumulējies ir. Man liekas, viņam ir akumulators arī. Man liekas, bija kaut kādi, viņam. Ir viņam kāda tvertne, kas tā kā saspiež to gaisu kaut kādu uzlabāt, tā kā bundulītes, man liekas, tajās trubās kaut kur. Nav nekas tāds, kas vai plēšās tajās. Pēc no kompresora, kā nāk stablēs, tā arī tiek. Tas, kas ir plēšās, man liekas, ne? Tas ceļš šovis jums atsūtīšu prezentāciju pēc tam. PowerPointā. Tas tiešām ir. Mēs bijām tehniski likās fenomenāli vispār. Jo taču tai skaņai ir jābūt, tai gaisa plūsmai ir jābūt vienmērīgai. Par to jau ir stāsts. Tajā, ko tu spēlēji mums tai dziesmai, man ārkārtīgi patīk tas moments, restīvi, kad, katrai skaņai viņa sastāv tā kā no tā pirmā, no tā transienta daļas, kas tas klikšķis sitiens, jā, un tā saucamais body, jeb tā izsmenes daļa, jā, ķermenis, jā. Ērģelēm ir tas, ka viņām nav tā kā klavierēm, kad āmurīts uzsik pa stīgu, ja tas nav tā daļa, bet tā vietā ir tāds
Tas kā, kad gaisa ir pēc stablēm, un tas īstenībā man tik kišīgi liekas. Man atgādina Subaru Impreza turbīnu. Un tas ir kompresora princips, jā. Jā. Sporta mašīnām tā. Ir. Atliek gāzi, viņi tā lieko gaisu. Tur tas pats. Un tas īstenībā, tas ir baigais. Tā ir tā nianse, kāpēc tu teici, vai bija vērts dēļ tām 5 sekundēm testies. Tas ir tas. Jā. Tas mazais, tas pss, un te liekas, Jo redziet, tu jau neuztaisīsi. Runājiet, stāstiet to mūsu sabiedrībai. Tu pluginā nevienā to nedabūsi, sample pakātu nevienā to nedabūsi, tu to vari dabūt tikai tā, ka tev ir reāls skaņas avots, kas ir, fiziski darbināms, kā analogi darbināms. Nokačāt internetā nevar. Jā, tu nevar. Un tev ir reāls mikrofons, kuru atdala kaut kāda gaisa, teiksim, vai telpas, kaut kāds, nezinu, metrs, pusmetrs, 2 metri, cik kurā gadījumā, ja? Jo, piemēram, tie 2 mikrofoni, kas stāvēja lejā pie altāra, un 2, kas bija pie balkonā pie ērģelēm, ja, viņi jau katrs dzird kaut ko savu. Protams. Un tagad tu saliec kopā visus šos 4 signālus kopā, lai būtu to stereo signāls, ja, tu dabūtu to tekstūru, dabūtu to apjomu, dabūtu to tilpumu uz skaņai. Un te ir tas moments, ka tas ir tas autentisks, ko tu nevari nokopēt nekādos apstākļos. Tas ir tas vienreiz, un īstenībā, ja mēs pat vēlreiz aizbrautu rakstīt tevi, rezultāts. Jā, būtu pavisam citas skanējumi. Mēs noliktu savādāk mikrofonus, mēs kaut ko noliktu savādāk, paņemtu varbūt citus. Gaisa mitrums var būt savādāks, teiksim, tur visu, ko ir faktori. Un tas, ko, kas stabila būs piebriedusi. Jā, protams. Diametrs cits būs reiz. Un tāpēc ir tā. Bet jūs man salauzāt vienu tādu pamatīgu stereotipu, ka ērģeles ir jāklausās tikai dzīvajā. Un tagad es saprotu, cik daudz nianšu var notvert šie te mikrofoni, ar ko jūs rakstījāt. Un tad, kad es izdzirdēju, kas tur sanāca no tiem dažiem akordiem, liekas, nekas jau tur mūzikas tādā teksta ziņā nav sarežģīts, bet kā tā skaņa pārvērtās no tā, ko es esmu radusi dzirdēt kaut kādos tur telefonu ierakstos, vai vienkārši, kad kāds no lejas pafilmē. Mēs izmanto tavu improvizāciju, ko ierakstījām, mēs viņu varam uzlikt šeit uz studijas monitoriem paklausīties, tad turēs to pilnu spektru tas. Es skatījos internetā, bišķi varbūt ne pa tēmai, bet par mikrofoniem. Ir tādi mikrofoni, kas ir auss formā. Bija nereālie, ne? Bidirectional tipa, jā. Viņam ir jau izprintēta gumijas auss forma. Viņš simulē tas, kā cilvēka gliemežnīca, auss gliemežnīca, kā klausās skaņu. Ideja ir tāda, var īstenībā, jā. Uz ausīm saka. Tad vēlreiz aizbraukt ierakst. Kad tu gribi mērīt telpu, jā, tad tie mikrofoni estīvē to auss formu, jo auss gliemežnīca arī, viņi jau kā saka centrē. Vai akumulēt to skaņu, jo, kad skaņas filmas nāk ausī, viņš jau pa to uz gliemežnīcu tā arī ceļo iekšā līdz nervam. Tas ir tāpat kā nolikt šitā roku, un tu dzirdi tā kā monitorā sevi, Tas pats princips. Ir video parasti. Es biju aizmirsis, cik labi var sevi dzirdēt šitā. Tur ar mašīnu brauc, piemēram, pie stūres, tas pov, un tad viņam tas audio ir, un tad tu dzirdi tā, viņš durvis aiztais, tā kā iekšā sēdēt. To viņi raksta ar to mikrofonu jocīgu. Jā. Tas iedod klausītājiem cita veida pieredzi un sajūtas, jo, zin kā, it kā liekas arī, priekš kam vajag, piemēram, arī uz skatuves, priekš kam tev vajag tur šito, kā mums ir bijis, mums atbrauc skaņotājs pasaka, priekš kam tas mums vajadzīgs stereo, priekš kam mums vajag šito vēl, es jūs varu te mono sāslēt, noskaņot, skanēs pat labi. Bet te ir tā lieta, ja mēs braucam tā kā mēs braucam, tā kā mēs gribam sevi pasniegt, tad mums ir tās savas prasības. Un tad tas katrs tas liekais kanāls, kas ir vajadzīgs, katrs tas equalizer, tā kustība, kas ir vajadzīga, balansēti, viss, kas ir, vai tur, nezinu, tur backend kā kāds sintezatori, kāds tēma kaut kāda. Tas viss ir tas, kas veido to kopējo kompozīciju, un tas ir tas, ko mēs gribam, teiksim, nest arī, kā saka, cilvēkiem kā cita veida pieredzi. Jo parasti jau ir pieredzi tā, ka ir intro, pants, piedzedājums, solo, piedzedājums, outro vai bedra un tā tālāk. Un visiem liekas, bedre. Jā, visiem liekas, un beigās sanāk liela bedre. Liela bedre, jā. Toties mierīgi un paredzami. Jā, tieši tā, bez stresa. Viss ir sīkumos. Viss ir sīkums. Tieši tā, jā. Ziniet, vēl par to gaisu runājot, kas stabulis atver, to taču arī simbolizē, kā, teiksim, baznīcas ērģelniekiem, kā svētā gara ienākšana mūzikā iekšā gaisa, svētais gars klātesošs. Tā kā elpa tāda. Jā, un iedomājieties, ja tagad sabiedrības tendence ir nomainīt visu uz digitālajiem instrumentiem, to pārvērš par ko? Tā. Protams, tas digitālais arī ir labākie. Jā. Tie dabīgās skaņas ieraksts tiek atskaņots brīdī, kad taustiņu spiež. Jā, viņš varbūt tur 100 reizes kvalitatīvs un tā, bet tas nebūs. Nebūs, jā. Tāpat tās mums ir paudze, kas ir izaugusi. Piemēram, man cik reizes ir bijis jauniešiem, tu uzliec uz labas skaņas dziesmu, viņi pēkšņi šokā, wow, bass. Jā, bass parādās. Viņš visu mūžu izaucis uz austiņām mazajām. Lētajām, pa 3 eiro. Jā, lētajām godām, jā, tur. Viņš nekad nav dzirdējis pilnu skaņas spektru. Un tāpēc viņam liekas, dziesma forša tā, un pēkšņi viņam uzliec kaut kā tur, nezinu, tur Dreika gabals, toreiz uzliec kaut kāds tur tāds kārtībā. Kāds bērniem bija uzlicis?
Nē, jau te nebijām. Mēs šeit placis skračojām šoreiz. Šeit arī neko var dzirdēt labi visu. Šeit pietiekās, jā. Bet par to simbolisko nozīmi ir tāda filma Interstellar. Jā. Nolans, jā, Kristofers Nolans. Viņam Hans Zimmers rakstīja soundtracku. Filma ir pār tur uz kosmosā lido viņi uz citu planētu, un tad viņi saprot, ka tur stunda tur ir 70 gadi uz Zemes, lai kaut kas tāds. Un tad, kad režisors paprasīja uzrakstīt dziesmu, viņš pateica, ka filma būs par kosmosu un par cilvēku attiecībām. Un tad tas Hans Zimmers izdomāja, ka cilvēku vislabāk raksturotu kaut kas, kas elpo. Un tad viņš izdomāja izmantot ērģeles tajā skandarbā. Bet tas, ka gaiss. Bet ērģeles ir vēl ar ko unikāls, ar to, ka kāpēc saka eņģeļu balsis, jo tas ir vienīgais instruments, kas tā kā skaņu tā kā tu nospied, un tikmēr, kamēr tu turēsi, viņa tā arī skanēs, jo eņģeļiem nav vajadzīgs ievilkt telpas, viņiem nav plaušu, viņi dzied tā, kad mēs iedomājamies eņģeļu kori, viņi dzied bez apstājas, bez pārtraukuma vienādā tādā intensitātē. Principā akordeons arī ir tāds pats, tikai plēšas parasti par īsu. Akordeons mans profesors sauc akordeonu par krūšu ērģelītēm. Garmoška, kas ir mini? Vecās. Vecas krūšu ērģeles. Nē, tur ir tā radniecība īstenībā ne tikai ar akordeonu, jo ērģelēm ir taustiņi, plēšas un stabulis. Akordeonam ir taustiņi un plēšas. Kaut kas trūkst. Dūdām ir stabulis un plēšas. Nav taustiņu, ja? Bet ērģelēm ir visi trīs šieti. Tā kā radniecīgie instrumenti izrādās ir gan... Tā nekad izdomājies, jā. Mēs domājam, klavieris tikai taustiņu daļa, bet klavieris vispār pilnīgi cita skaņas rašanās sistēma. Redzi, vispār dūdas laikam sanāk pat tuvāk. Tuvāk, jo ir skaņas rašanās sistēma. Mēs no kā spriežam par instrumentu. Skaņu rada kas? Pa stabuli plūstošais gaiss. Un savukārt akordeonam tur iekšā mehānismi ir arī tādi paši kā ērģelēs, daži no ērģeļu reģistriem, mēļu reģistri, un tās mēlītes viņas ir iekšā akordeonā arī. Tā kā tas, kā rodās skaņa, akordeonā ir tuvāks tas viss process nekā klavirē. Tur pat daži reģistri tādi, kas tiešām ļoti tuvi ērģeles reģistram skan. Jā, mēs ar vīru kopā spēlējam, un tas īstenībā ir fantastiski, ka šie divi instrumenti satiekās ansamblī. Kas ir Rodes? Kas? Rodes. Tas ir klavierītes. Tas ir klavieris? Jā, tas ir klavieris. Tas nav ar ērģelēm saistīts. Nē, tas nav īsti ērģeles. Nē, tas ir vairāk atpastāts no klasiskajām klavierēm. Vienkārši vairāk zemo vidu frekvences skan, tāpēc tās augšņas kā nav, viņas tāds džezītas. Okay. Skan, jā, bet īstenībā es atceros, es muziķinē mācījos, es jau arī akordeonis vispār pēc izglītības, un man ļoti patika, sākumā man ļoti nepatika, pats pirmais reģistrs tāds likās tāds, pilnīgi tāds, sausiņš tāds beigais. Man bija jāspēlē kaut kāda etīde, man likās, dieņās, cik tas ir, nesmuki tā kaut kāds neskan. Un tas trešais reģistrs, parasti man bija Valtmeisters, jā, 9-pasīgais. Un tas trešais reģistrs bija tas bagātīgais, ka tu velc vaļā pilnīgi tur gaisa pa visām sprogām iet iekšā. Bet beigās kaut kā man arī patika, varēja iespiest divus reģistrus kā vienlaicīgi. Un tā viena pozīcija kaut kā viņam ir, ka tev skan tā kā divi vienlaicīgi. Bet viņi ir druskuši Jā. Un tad bija tā, ka es jau smējos, tā bija mana pirmā pieredze skaņas sintezēšana, ka es spēju divu reģistrus, jā, tāpēc man tā. Tu to saklausīji, bērni taču tā neaizdomājās ikdienā par to. Tad, ja tu to sāk klausīt... Man bija gadi 32. Es uz 56 gados tā jau tas nozīmē, ka tā interese uz vispār skaņas rašanos un to, kā tas viss izklausās pēc tam, ir bijusi jau bērnībā. Zini kā, ir cilvēki, kas audiāli, kas dalās tie, kuri redz skaņu un tie, kuri neredz skaņu. Es seju pieskaitu pie tiem, kuri spēj tās skaņas redzēt. Man tas... Būtu labs ērģelnieks. Jā? Daniels ir ērģelnieks. Mēs parasti sakām, ka Daniels ir ērģelnieks. Jā, mēs jau redzējām. Tāpēc, ka bija vienas kāzas, un mēs spēlējām kāzās, un tad bija... Trietā. Jā, trietā. Es uz bungām, viņi uz ģitārām. Visu vakaru. Nepamanīt, ka es spēlēju bungas nereāli. Tad mēs gājām... Nepamanīt, ka mums nav taustiņu arī nereāli. Tad mēs gājām uz mičošanu. Ar visiem. Ezera vai kaut kur. Un tad kaut kāda sieviete pieiet. Jūs no grupas? Es saku, jā. Ko es spēlētu? Es saku, ērģeles. Un kas jūs stāsta pārējā, ka visi ērģeles spēlē? Pēc tam bija mičošana un kāzat beigas, un tad tie pieiet vīrs jaunais ar sielu. Jā, paldies, veči, forši. Tā vispār pārsteidzā, tā spēt. Bet kā jums bundzinieks, ērģelnieks? Jā, mēs tā reizēm cilvēki pāzējam kaut kā nostrādājušies. Mēs baigi nopietni to pasakām, tāpēc cilvēki notic tam. Tāpēc, jā, tāpēc es ērģelnieks. Bet man patika.
Bet tas jau nav nekas tāds ļoti tāls, jo gan ērģelnieki, gan mūdzinieki tur pieslēdz kājas tam procesam klāt. Tās ir sarežģīti. Man kā ģitāristi arī. Kājas? Jā, dejot. Bet ir taču tie, kur tur var pārslēgt kaut ko. Bet tu nepieslēdz abas. Tu taču ar abām nesitreizē, tas jau viss. Paskaties klipos. Paskatīsimies. Klipā mums ir viens klips, ko mēs filmējām tādā dziesmu gan angļu valodā, bet klips ir tās tā kā no kolhoza laikiem 70. gada mēs tā kā parodiju uztaisījām par tiem laikiem. Ja piemēram, iedomājies filmu Meklējums solis, tādā noskaņojumā apmēram to mēģinājām klipu uztaisīt. Mēs bijām, kā to vietu sauc, Upīte, jā? Upīte, jā. Vēl pirms renovācijas mēs paspējām. Tā kā viss tur izskatījās vēl pa vecam. Es esmu bijusi pirms un pēc renovācijas. Es vēl neesmu bijis pēc. Mums tur reāli forša vieta bija. Tur tādā ziņā mums Slišanceka uzņēma un uzfilmējām tur, un tad mēs tā pāzējāmies ar Gaizīkam to busiņu izbraucām, vēl viņam tāds, nezinu, kustās, nekustās, viņš tagad tas busiņš viņam. Viņš viņu gribēja atdzīvināt, es zinu. Jā? Cerams, ka izdevies, jo tas bija ekskluzīvs brauciens, mēs apkārt pa pilsētas centru braucām un tā. Tā kā tas, tādā ziņā tur visas tās lietas, kas saka, sasumējas kopā, un tad tu dabū to gala to tekstūru, un tad tu domā, ka vienkārši, ka tu jau negaidi vairs dziesmu vai skaņdarbu kā skaņdarbu, bet jau meklē kaut kādas nianses tajā visā, kas te uzrunā vairāk. Un es domāju, ka tiem visiem cilvēkiem, kas spēlē jau tādus instrumentus, ka tev visas rokas, kājas, galva, vai tur kas darbojās. Es nesaprotu, kā tas iespējams. Bet redz, ka var tomēr, cilvēks ir baigi elastīgs. Bet, kad skatās no malas, nevar kāds vispār ir iespējams. Bet izstāst man tad, ko kājas dara? Tu paši, ko rokas. To pašu? Jābūt labai koordinācijai. Tas ir tā kā tu spēlē basam noti vai? Ne tikai arī melodijas, arī solo vietas, faktūru, jā. Ar divām kājām reizē akordus var spēlēt, jo ar papēdu un purnu reizē var nospiest divas notiņas, un tad var dabūt 4, var glisando spēlēt. Ar parastiem apaviem, jā? Nē, ar parastiem apaviem noteikti. Tas mani pārsteidza, ka ir speciāli apavi. Jā, un kā izstās? Kas tu neredzēji? Izskatīties viņi jau var dažādi, tagad jau šo visādus brīnumus, bet būtība ir tāda, ka tai kurpē ir jābūt ar plānu zoli, ka tu jūti taustiņus, maksimāli plānu zoli, ar kuru vēlams nestaigāt nekur citur, kā tikai spēlēt, apaļu purniņu, lai ir iespēja tad, kā, tos taustiņus nospiest labi ar purna daļu, un papēdim ir jābūt aptuveni 5 cm augstumā, diezgan platam, tā, lai arī viņš uztrāpos tā taustiņa virsū. Un tur ir ļoti tādas nianses, kad no vecām kurpēm šuvu jaunas, man tur burtiski milimetru meistars paņēma tā kā drusciņu uz priekšu, un viss, un man ir jāpierod. Bet tas nozīmē, ja vīrietis spēlē ar 46. kājas izmēru, viņš jau paņemt lielāku akordu basā. Var, jā. Nē, īstenībā es vispār nesaprotu, kā vīrieši ierūmējās tur, un es nezinu, es varu tikai apbrīnot arī ar šo te akordu spēli. Bet viņiem tās kājiņas tur tā lokās, un dažam labam tur visādus brīnumus var tagad jau atrast YouTube, ka tie purniņi tā kā balerīna pastiepjās uz priekšu, un tur spēlē. Vīriešiem? Arī vīrieši. Liekas, tad es jūtu, ka pirksts izstiepjās. Krampi nesarauj kāju šitā? Stiepjoties? Trenēti taču. Vajag tad jau sanāk, zin kā, parasti, ģitāristi, piemēram, tur trenē savus tos tārpiņus saucamos, tur bundznieku rudimentus, kaut kādus tur sit, tur kaut kādu, tur vēl kaut ko ērģelniekam. Ar ko ir kāju viņi nāk? Godīgi sakot. Jā, ir. Tu esi kaut kā tur pietupienus taisa vai es nezinu, ko. Nē, tā, ka pirms tam, kā spēlēt, es fiziski sportotu tieši, lai spēlēt, nē, bet man ir jābūt labā fiziskā formā. Protams, man ir, tas, ko es ātri sapratu, kad iestājos akadēmijā un sāku tiešām daudz dienā spēlēt, tad es sapratu, ka ir jāstiprina mugura, ir jābūt klātesošai sporta zālē visu laiku. Un laimi, ka mums tur bija pagrabstāvā sporta zāle, tad es tur aizēju pasportoju un nāku atpakaļ augšā spēlēt. Tad tas tiešām ir jāpieskata. Klausies podkastus, spied īkšķīšas uz augšu tie, kas ir nevis uz leju. Kaut arī tie uz leju vairs neskaitās. Neviens viņus neskaita tāpat, tāpēc tikai uz augšu tos skaita. Un neaizmirst nospiest zvaniņu, kas nozvanīs, kad mums iznāks jauns podcasts. Kaut kā tā. Fiziskā sagatavotība. Mugura taisna. Sporta zāle pagrabā. Jā, lai mēs nereklamējam Lido klasu vielai savu šķijā. Varbūt atbalstīs. Viņš tur uzliks stikeri. Tas ir kvas, nevis kaut kas cits. Aļāks. Jā. Labi, mēs palikām pie tā, ka mums ir fiziskā sagatavotība. Kam vēl ir jābūt, lai būtu ērģelnieks, kas var nospēlēt? Vispār, cik, teiksim tā, kā mēra? Tas ir tā kā dievkalpojums, tas ir kā koncerts, par kādiem, teiksim, tiem laikrāmiem, nogriežņiem ir runa, teiksim, tādā vienā reizi, kad tu spēlē?
Vienā reizē tā kā ērģelnieks normāli trenējās un mācās, tā varbūt visa diena, un tad viņam ir jāspēj nosēdēt pie tā instrumenta to visu dienu. Tā kā, pašu koncertu nospēlēt jau tas tā tīri fiziski grūti ir tikai vietās, kur instruments ir tāds jaudīgs, liels un mehānisks, kā Rīgas domā, kur, piemēram, viena taustiņa ieskandināšanai ir vajadzīgs 200 gramu svars. Tas nozīmē, ka ar šādu spēku man ir jāspiež viens, un ja man tāda ir 5 katrā rokā, tas jau ir kilograms. Jā. Tad tur ir... Tie ir tāpēc ir tas fiziskais vajadzīgs, bet ir jau ērģeles, kurās var fiziski viegli spēlēt. Un tas treniņš, tās stundas 5-7. Kas jau sintetizators, cik te gramu jāspiež? To mēs nevaram zināt, jāmēra. Un pēc sajūtām. Konfektes svars. Bet tas ir nekas vispār. Tas ir asperītes Japānā. Kāpēc tik smagus taustiņus taisa? Jo mehāniskām ērģelēm, lai stabuli ieskanētos, tā padeves sistēma no taustiņa uz stabuli ir mehānisks. Jā, visas tās sviriņas un tie leņķīši, kas tur ir, kas nāk no spēles galda līdz pat vēja lādei, uz kuras tad ir iestādītas stabulītes, kas ir pilna ar gaisu, tur ir... Tas ir tā kā starters ar roku. Jā, un ja tev tajā vienā taustiņā ir nevis viens reģistrs ieslēgts, bet gan visi uz pilnām ērģelēm, tas nozīmē, ka tajā brīdī tu to vienu taustiņu spiežot ieskandini, piemēram, tur 100 stabulis reizē, jo lieliem instrumentiem tā mēdz būt. Un tad tas svars ir tiešām liels. Un tādām Rīgas doma ērģelēm ir speciāla ierīce, Barker mašīna, kas atvieglo to klaviatūru nedaudz, bet tomēr... Ko viņi dara? Viņi tā vajadzās pie? Tā kā uz atsvariem kaut kādiem viņi ir? Jā, viņiem tur ir tādas durtiņas aizmugurē ērģelēkam, kur var pavērt un paskatīties, kā sarežģīta mehānismi, kas to dara. Man tagad tikai palika vārds vēja lāde. Vēja lāde, vējš un lāde. Izklausās pēc mana lāde pilna ar vēju. Jā, un spēles galds man atkal likās kā kazino. Jā, un spēles galda zaļie vai ne? Baltie, vai kā tas ir balnie un sarkanie. Jā. Iegriežam ruleti. Jā, riču uzspēlēt, jā. Es vispār tā nekad nebiju tā aizdomājis par ērģelēm, es zināju, ka tas sarežģīts instruments, bet ka tas ir tik, ka tev pilnīgi ir veseli mehānismi, kas tev palīdz kustināt, tas jau īstenībā tas jau tā kā, nezinu, automašīna. Nožēlojami, tu vēl bez asistenta neko daudz izdarīt nevar. Vēl asistents vajadzīgs ir. Asistent! Balzu to reģistru. Vispār tā ir drausmīga profesija, kad sakot, ja mani kolēģi klausīsies, aizvarēt ausis. Jā, kolēģi neklausties. Tas ir traki. Ko ir asistents? Asistents. Vēl, jā, asistents, lai saprastu, tā arī nereti gadās. Tu visu esi izmācījies, visu esi tā kā atstrādājis. Lai saprastu, ko dara asistents, ir jāsaprot, kas ir reģistrācija. Tas ir tāds... Žurnāls, jā? Es sapratu, jā, milzu... Es redzēju YouTube. Jā, slēdz. Pašķir lapas. Jā. Paskat, cik tu kudrs. Tiešām ērģelnieks. Asistenti. Bet viņam taču ir jāzina, kurā brīdī un ko tieši slēgt. Un to tā kā ir jāietrenē. Tas ir pierakstīts notis, tur ir ierakstīts, bet, lai tur būtu ierakstīts ērģelniekam, ir jāzina, ko tur ierakstīt un kurā brīdī. Un tas koncerts, piemēram, aizņem stundu laika, un ja tā mūzika ir tāda romantiska, kur visu laiku kaut kas mainās, tad tās ir, 6 citreiz stundas, lai to sareģistrēt, un varbūt pat ar vienu dienu nepietiek, jo nākamajā tu atnāc un klausies un saproti, ka šis nav smuki. Vai, piemēram, tu tur visu izdari augšā, lejā skan tā kā ieslēgts ierakstiņš. Ja nav neviens palīgs, kas tur paklausās balansus nolēs, jo tā kā tur telpā izklausās, tu jau nezini, tur augšā sēžot, tur viss sliktākā loža. Un tad, kad to ierakstu, es vienkārši... Tagad augšā ir sliktākā? Tā ir sliktākā loža. Es pirms pāris gadiem biju Leipcigā, vienā no Baha baznīcām, tur milzīgs 5 manuāļu instruments, un es sareģistrēju visu programmu vienā vakarā, un tad es gāju uz to savu naktsmītni, un austiņās klausījos, kāds viss tur izklausās lejā, un es eju, un es saprotu, ka viss ir jāpārtaisa, vienkārši viss ir jāpārtaisa, un nekas nav labi. Tas nāk, tur ir tā kā uzdizainēts skaņu, kā skan konkrētajā baznīcā. Bet tas ir patiesībā baigi līdzīgi, kā arī mēs studijā strādājam. Es tieši to pašu padomāju. Mēs sarakstam, sataisam, visi izdomājam, kā tas skanēs, atnākam, pēc nākamajā reizē atnākam, un mums nepatīk. Un visu taisam par jaunu, tieši tāpat arī. Un tad nāk asistents un izmēģina, kā tas vispār funkcionē, lai koncertā vispār tur nekļūdītos ne viņš, un tas ir liels tāds. Mums vajag asistentu. Jums vajag asistentu. Tas ir tā kā, kad rallijā brauc un viens saka, kreisais 20. Labais 30.
Nu jā, tā principā sanāk tā, ka tu viens pats, principā, ar ērģelēm operēt baigi nevari koncertā, ja? Nu, ir jau meistari, un ir kas var, un ir kas arī tajā pašā Rīgas domā spēlē un improvizē, un tur vai nu tur lapas pa gaisu lido, tur nabaks ķer un mēģina kaut kā izlavierēt. Visādi brīdumi ir bijuši, bet labāk to tā nedarīt. Labāk asistentu vēl labāk divus. Ir kas dara, ko tik nedara, nu es neprotu. Es no galvas neko neprotu. Nošu, vai daudz, vai gara tā dziesma, un, teiksim, nav tā kā pants 50 minūtes. Nē, tur ērģeļu. 2 minūtes kvadrāts un viss. Ērģelēm uz 2 minūtēm ir ļoti jāpacenšās, lai kaut ko atrastu. Tā 10, 15, tā. Ērģelis. Es muzikas skolā mācījos saksofonu. Man viss bija pa vienai notī. Jā. Kā reizē, cik tev no šo līnijas iet tā kā bloki? 3. Trīs, Vienai jā? rokai, otram kājām, jā. Kājas ir vienā no vienā rindiņā, un parasti jau arī vienbalsīgi spēlē. Nu, gadās, ka tur oktāvās vai kādu akordiņu paņem. Kā? Nu kā, es jau nelasu tās notis tajā brīdī. Nu, gadās kaut ko vienkārši jau var nospēlēt arī tur no pirmās reizes, bet es jau nelasu tās notis tajā brīdī visus 3 stāvus. Es noteikti kaut ko zinu no galvas, un parasti tās ir kājas, uz kurām es neskatos, ne par viņām tur domāju, es viņas vienkārši zinu, un es, nu, tā kā manas acis ceļo pa citām sarežģītākām. Kā mašīna brauc, taču par kājām nedomā. Nu, pareizi pedālis, tu nedomā, tu tā, kur man tur tāda sajūgs kaut kur bija. Jā, nu, vai pa kāpnēm, ka te tad nepēta. Nē, mazāk pedāļu mašīnai. Nu, arī fakts, jā. Nē, bet, ok, labi, bet tad asistenta loma, viņš to pašķir notis, reģistrus slēdz. Vēl kaut kādā kafiju pienes. Smalkmaizīs. Tas ir atkarīgs no tā, cik ļoti ērģelnieks var eksploatēt. Asistents nereti aiziet lejā un paklausās balansu. Viņš ir tas, kas jā, jo asistenti ir vislielākajā savā vairumā tieši ērģelnieki. Viens otram. Nu, nav tā, ka mācītājs tur saka, basu vairāk, vai? Savu nejūtu. Kaut ko ātrāko varētu. Kaut ko enerģiskāku. Tā kā gribīts. Tik ļoti nē. Что-то русское и быстрое. Jā, mums tā bija vienreiz paprasījums, bija tāds, jā. Smagi bija ļoti pasākumi. Vienreiz, man liekas, visu laiku kaut kas. Nu, ir vairākas reizes bijuši, jā, bet tā vienreiz bija tiešām smagi tāda. Jums paprasīja nospēlēt kaut kādu konkrētu dziesmu, bet jums taču ir savs repertārs. Mēs spēlējām vienreiz Daugavpilī Marka Rotko centram, kas bija pa pasākumu, un bija pagalmā, kas spēlējām uz... Muzeju naktīs. Vai muzeju naktīs tā bija, jā, pareizi, jā. Un mēs atnākam, nu kā mēs spēlējām, nu, savu repertāru, kas mums tur bija. Nebija gara programma, kaut kas stunda vai 40 minūtes, cik mums tur bija neatsus īsti. Un toreiz tu spēlēji latviešu valodā vienu dziesmu, otru dziesmu. Un, zin kā, un tu beigās tu skaties tā, un tad, nu, tāds, ka bez dziesmu tāds pienāk kungs tāds priekšā un nobļājās tā, nu, nepārprotami un tā skaļi pa visu to, jo tas atbalsts liela tajā pagalmā. A можно что-то русское быстрое, типа, ну tā, nu, tipa, izklaidēja mani tagad, es tas atnācis bez maksas, jā, un tā, un mēs, protams, ko mēs pasmaidījām un turpinām spēlēt latviešu valodā. Jo, nu, zin kā... Maši pati nesmaidījām. Es pasmaidīju, es atceros to momentu, vienkārši, jo man tajā brīdī viši palika skumji. Jo, zin kā, nu, ja tu nenāc uz grupas koncertu, labi, bet viņa nav pazīstama. Nu, teiksim tā, nu, tu aiziet pie Raimonda Paulas koncertu, jo neski, Raimi, uzdos man kaut ko Nothing Else Matters. Bet, zin kā, nevis Nothing Else Matters, bet... Nevis lapas dzeltenās, bet davai, šodien man listi žaltie. Nu, kā, var jau nezināt uz to žanru, uz kuru tu nāc, teiksim, vai tur, ja cilvēks ir pieradis pa ballēm staigāt un tiešām pasūtīt, un viņam visu atskaņo, ko viņš grib, un tad viņš ierodās nejauši jūsu pasākumā, nu, tā var gadīties. Tev tu nepasūta mūziku, tu nepasaka kāds, teiksim, uzspēl kaut ko uz eģelēm? Nu, gādās, jā, atkarībā no seši laulībās. Ko tev prasapstu, jā, kādas ejošākais top? Kāds topčikā? Ir top, jo, piemēram, Rīgas domā ir pusdienlaika koncerti, kas ir īsiņie, 20 minūtes priekš turistiem domāt, lai var ātri ievilkt ķeksīti, ka tu esi dzirdējis domē ērģeles. Tas taču ir varens pasaules līmeņa instruments. Un tad ērģelnieki atskaņo parasti arī visu to populārāko, ko jūs pazīstat no ērģeļu mūzikas, kas tās pirmais nāk? Bachs. Jā, tad viss, jā, to noteikti tad ir jāspēlē tādā koncertā. Jā, nu lūk, un tad ir vēl daži tādi tiešām hīti, tur Vestminsteres zvani, vai nu, jā, Belmana tokāta, ko jūs izdzirdētu, jūs noteikti būtu kaut kur kādā filmā dzirdējuši un tam līdzīgi. Tā kā, nu, ir tāds repertuārs, kas ir, kas popsis, jā, tas skaitās tāds, mēs ērģelnieki saucam par tādu, nu jā, ērģeļu pop mūziku. Nu, tas, jā, Operas spoks arī, jā, bet es, nu kā operas spoks jau nav oriģināli rakstīts ērģelēm, lai viņi varētu atskaņot kā tā, bet arī to mēs esam izpildījuši, piemēram, tur aranžējot savā
versijā, tur 4-rocīgi pie ērģelēm, 2 un tā. Starp citu, vai tu zini, kā mēs līdz tevim nonācām vispār? Nē. Daniela, pastāsti. Ilgi nācām. Bija tāds gadījums. Daniels spēlē fūgu re minorā. Sēžos spēlēju Uz Casio. Tur ir ērģeļu presets. Tur ir church Rakstīts organ. Organ, jā. Kad es šito redzu, Organ donor. Nē, kā drīzāk tas. Kā mēs nonācām tieši līdz Gunai, tas ir vēl organizatoriski, tas ir atsevišķs tās, bet kā mēs nonācām, kā ērģeles gribam, tu to droši vien domā, jā. Nē, es domāju tieši to. Visu stāstu ātri. Aizgājām līdz. Visu stāstu Kāpēc mēs par gribējām ērģeles ierakstīt? Kāpēc gribējām ērģeles? Ieraudzīju YouTube piedāvājumu man ērģelnieci. Annu Lapvude, kura iespēlē elektroniskās mūzikas Bonobo ir tāds gabalā. Un tur bija ideja tāda, ka ir elektroniskās mūzikas koncerts lielā katedrālē. Nē, tas bija Royal Albert Hall. Tā ir katedrāle. Tā skaidrs. Un cilvēkiem nezinot, skan tās rītīgi elektronika, tukts un vienā mirklī ar ērģelēm. Un tās ērģeles ir īstās. Un tā baznīca, principā, tā, ja tā skatās, cik no video var saprast, tā viena siena ir vienkārši tikai ērģeles. Es tā, wow. Saku, ar sievu skatāmies, saku, man tā šermuļa pat. Jā, man arī, labi, aizsūtīju džekiem, vidziku, atnākam uz mēģi, saku, kā jums tās ērģeles? Jā, forši, jā. Pēc pāris dienām Gatis raksta, tu zinies, Pāpli laižu to video jau 10. reizi. Tas ir viņa daudz noklausījās. Dainis Arsaka noklausījās. Es, labi, forša, tā kā ideja forša. Gatis saka, nē, davai liekam viņu, arī uzteisim kaut ko tādu, paņemam ērģeles, ieliekam savā gabalā. Un tad sākumā kaut kā, muška, nē, Vēl nezinājām īsti, kurā dziesmā. Kurā un kā. Pēc tam mēs tieši pie viena gabala sēdējām, pamēģinājām ierakstīt sintezatorā, jā. Preseta organ. Un sapratām, ka jā, bet sintezators, viņš ir sintētisks un galīgi neskan. Mums vajadzēja to Tā mēs sākām meklēt ērģeles. Pa visurienē ir tāds roks un ērģeles. Kā viņu sauc, Ilona. Virģelēm. Viņa teica, es jums varu iespēlēt, dabūjot man ērģeles, man nav ērģeļu. Mums arī nebija ērģeles līdz. Mums arī nebija. Uz Casio viņa negribēja spēlēt. Nesaskrūvētu, mēs viņus tur, kur viņai vajadzētu, teiksim. Tā viņa ieteica kaut kādu sievieti no anglikāņu baznīcas, bet tā noklausījās mūsu gabalu un neatbildēja man vairs. Tad bija vēl kaut kādas, iedeva man kaut ko, un tie man pateica, jā, mums te kaut kādas 10 dienas kaut kas, un tad vēl būs 20 dienas kaut kas, un tad jau varēsiet varbūt sarunāt. Un pēc tam caur kolēģi mēs iedomājamies par Lūznavas Ludzes. Vai Rēzeknes vai Daugavpils, kaut ko mēs sākumā. Kāda starpība? Kaut kā mēs nokļuvām pie tās Ludzes beigās, caur kaut ko. Un tad mēs jau sarunājām Lauri, kurš iedeva jau Gunu. Paldies Laurim par atsaucību. Izrādās, ka Latgalē atrodas, varianti. Zini, kā ir īstenībā, es teikšu tā, ka mēs Latgalē šeit daudz ko nenovērtējam un neprotam pasniegt apkārtējai pasaulē to, kas mums reāli ir. Mēs, es nezinu, mēs tur tās reizēm domājam, ka tādi dziļi laucinieki, zemnieki, bet īstenībā mums ir ko parādīt un ar ko mums ir arī pārsteigt pat pārējos. Jo teikšu godīgi, es vairs neticu un nepārdodos šim argumentam, kad kaut kur tur ārzemēs, tur kaut kur tālajā, kaut kur tur saulainajā Toronto ir viss foršais un šeit nekā nav. Tikai sirmā māma Latvija. Es uz to vairs neuzpērkos. Es īstenībā esmu pabraukājis pa Eiropu un es saprotu to, ka mums vienkārši trūkst iekšu. Būt drosmīgiem. Pieticība tāda nevajadzīga. Sliktā ziņā. Atturība tāda, ko tā esi? Jā, es tad Latvijas. Lauki. Bet mēs esam lieldziedātāji. Bet es taču neiešu tagad tur kaut bet tikai koris. Tikai koris, jā. Tā kā mēs 10 000 skatos, tad es varu padziedāt. Jā, tad es varu brīvi justies. Tad es varu būt es pats. Tur tā lieta, un tāpēc man liekas, personīgi man ļoti uzrunā tā ideja, ka te pati vietējas, nezinu, man nepatīk vārds par tos resursus, bet, teiksim, vietējās iespējas, kur tu atrodi kaut kādus tādus mazos, nezinu, pēlītes dimantiņus, un tu slēdz kopā to foršo kaut kādu kompozīciju, un tad tu vari teikt, ka tas ir oriģināls, tas ir neatkārtojams, tas ir vienreizējs iespējams,
Un man liekas, tā augstākā mākslas forma un tā būtība ir tāda, ka tu atstāji to iedvesmas lādiņu kaut kādam nākamajam, nezinu, vai paaudzēm, vai darītājiem, kas ko dara. Lai nav šī doma, ka mums jau te nekā nav Latgalē, mēs jau te visi tikai aiz sūda čupas vien dzīvojam un tādā par kūtu neredzam neko. Kā saka Rīgas cilvēki, lauki. Jā, viss, kas kā izbraukt no Rīgas laukiem. Bet jūs jau paši arī esat tās pērlītes, un tas, ko es šodien ieraudzīju šeit pie jums pirmoreiz atbraucot ciemos, mani ļoti pārsteidz un iedvesmo, reāli iedvesmo, jo jūs esat iedvesmo. Paldies, mēs cenšamies. Glaimojoši vārdi. Tā ir taisnība. Un tā tagad bija pieticība. Jā, mēs... Ko tam mēs te? Mēs jau tikai trietā, kad sanākam varam. No mazas pilsētas, ko tam mēs? Nu tā. Tur ir tā lieta, kad vienkārši kā es parasti jauniešiem arī saku daudziem, kas kaut ko te darās, ar ko tu mēs gribētu kā grupu, kā kaut ko ierakstīt, gribētu. Es saku, kāda ir jūsu atruna? Vienkārši dari. Jā, bet man tur kāda starpība. Tajā posmā, kurā tu esi, ar to, kas tev ir, dari to, ko tu vari izdarīt. Tā, kad tu izies to posmu, tu būsi gudrāks, nobriedušāks, darīsi nākamā līmenī kaut ko, un būs viss forši. Bet visiem kaut kā tā doma, laikam tas no Instagram vai no TikToka kaut ko nāk, ka man visam jāizdodas ar pirmo reizi. Ja es lecu pa batutu uz 360 grādu salto, tad man ar pirmo reizi jāizdodās. Ja es tur nezinu, metu pudus... Tur, ja neizdodas, tad diezgan bēdīgi. Ūdens metu, lai nokrit uz galvu taisni, man jāizdodas ar pirmo reizi, nevis ar 388 reizi, jā. Tā, vienkārši kā 10. Māja. Jūs zināt, ka cilvēks, kas mācās staigāt, viņš vidēji 1200 tur līdz pat 2000 reižu nokrīt. Jā. Un tomēr tajā brīdī, pēc 3. reizes neatmet ar roku, es tagad nav mans, es labāk gulēšu. Cīnās tālāk, jā. Un pēc tam, kas notiek ar to bērnu, kurš tā kā ir sācis cītīgi staigāt, viņš iet tālāk, aiziet uz skolu, un pēc tam ir šīs atrunas. Kaut kur tajā ķēdes posmā kaut kas ar viņu notiek, kaut kas no ārpuses tiek izdarīts, kā pazūd cīņas pārs, pazūd dabiskā motivācija un interese. Un patiesībā pazūd pats drausmīgākais. Cilvēks pat vairs nezina, kas viņu interesē. Jā, jo, redzi, es par to, ko tu teici par to krišanu, īstenībā, es tā domāju, ir kā pretrunās sanāk. No vienas puses likās, bērns ir maziņš, mācās staigāt, piemēram, jā. Šajā gadījumā grūti iedomāties, ka tagad, nezinu, mamma skatās, kā tur bebis iet un krīt, un tu pasaka vienā brīdī, zini, ko meit, davai met mieru, davai, nebūs nekā, nesanāks to staigāt, nevajag, sēdi vienkārši pamperā un viss neko nekusties vairāk, jā. Tu taču nesaki tā savam bērnam. Ar velosipēdu arī, nokti vienreiz otrais, jā. Kas ir savādāks, ka tu ej kaut kur mācies, ka tu studē, ka tu meklē darbu vai veido attiecības ar cilvēkiem. Tie jau tas pats princips ir, tu kļūdies, un tu esi savu kļūdu, tas outcomes, tas rezultāts reāli. Tāpēc kaut kā tāds lejuplāde, hops aplikācija, esmu students, hops esmu jurists, hops esmu mārketinga speciālists, nenotiek tā viss. Bet tas, ko tu tagad runā, ir par vecākiem. Jā, tikai jo vecāks ir tas, kas spēj motivēt, spēj iedvesmot, palīdzēt, virzīt, un ļoti daudzi šajā etapā pieļauj daudzas kļūdas tikai tāpēc, ka nemācās būt par vecākiem, ka neko tā kā neiedziļinās. Manam vīram ir fantastisks salīdzinājums, ka tad, kad mums paliek 18 gadi, nav tā, ka mums visiem piešķir mašīnas un atslēgas brauciet. Jūs taču redzējāt, kā citi brauc uz ielām, vai ne? Jūs pat mašīnā esat sēdējuši, kā teicis, stūrēt, dari tāpat. Nē, šitā nē. Un mums vajag mācīties, mums vajag nokārtot tiesības un dabūt to atļauju. Kad pieaugušam cilvēkam piedzimst bērns, pat tad, kad viņš piesakās, jau ir jāsāk domāt, plānot, kā viņu audzināt, tas vairs nav nekāds noslēpums. Tu var atrast un uzzināt, jau daudz kas ir izpētīts un likumsakarības atsekotas lūdzu. Un tik daudz kā bērnu vecumposmu psiholoģija būtu jāzina pilnīgi obligāti katram vecākam, katrā skolā kā priekšmetam jau ap vidusskolas gadiem. Bija valsts eksāmens. Jā, jo tas jau... Pirms dzemdībām. Trešais jautājums. Bet iedomājies tādu ieviest kādu. Ja nenokārto. Jā, ja nenokārto. Viss dzemdības atcelt. Bērnu neatdosim. Jā. Nē, tā ir. Bet pagaid, tu pieminēji tas pašā sākumā mājmācība. Pastāst par to, kur nozīmē mājmācība šajā gadījumā. Mājmācība, mani bērni neiet skolā. Vispār neiet skolā. Vecākais dēls ir gājis skolā 2,5 gadus. Jaunākā Kija 2 nav gājuši ne dārziņā, ne skolā, nekur. Meitiņa tagad ir 2. klasē, un jaunākais puika, viņam ir 5 gadi, viņam kā sagatavošana būs tūlīt. Un tie vecumposmi, un viņi visu mācību vielu apgūst mājās. Viņiem to māca vecāki, un
Nu, apmeklē mūzikas skolu, jā, to gan. Tad tā kā uz skolu tiek sūtīti visi darbi, ko skola tur pilda, un klase pabeigta tā, kā to dara klasē. Tā ir skola kaut kāda? Jā, mēs esam piesaistīti skolas, jo Latvijā nav unschooling. Latvijā ir māja mācība, kas ir tā kā, ir jābūt tomēr tai izglītībai iegūtai. Bet arī tā ir līdz 6. klasē ieskaitot, pēc tam vairs nē. 7., 8., 9. tomēr ir tad jārāk uz skolu vai uz tālmācību. Jāpāriet, kur tad tie īstie skolotāji mācīs. Bet, vecāki spēj daudz vairāk nekā viņi domā. To es vienmēr saku un iedrošinu, ka vecāki var savam bērnam dot daudz vairāk nekā viņi domā. Kas tad ir tas, nezinu, aizsprādums lielākais, kāpēc vecākam likās? Tāpēc, ka es jau taču nesaprotu tur fiziku, vai es nesaprotu. Bet fizika jau arī nav, tas ir klasiskais jautājums. Fizika tas ir... Tagad pēc jaunā satura ir arī elementi. Elementi, jā. Bet tie ir integrēts, tipa ir no pirmajām klasēm. Bet, baigi interesanti īstenībā. Un galu galā šiem bērniem pienākās arī vienu reizi mēnesī konsultācija katrā priekšmetā, ja ir tāda vajadzība. Piemēram, mums vācu valoda ir tāda vajadzība. Es gan mācījos vācu valodu pati skolā, bet es nevaru, tas nav tādā līmenī, lai es varētu pasniegt. Un tāpēc mēs reizi mēnesī ejam, un pa to vienu reizi mēs izdaram, un es ar prieku klausos arī, ko skolotājs stāsta, izdaram to mēnešu normu, un bērns uzraksta pārbaudas darbus, un viss ir rit uz priekšu. Tas sanāk jums tā, ka mājās ir, dienas režīms, ka jums sākās, mācības, cikos jums sāks mācības 9, 8? Mēs izguļamies kādi 8, ko priekš kam, jā. Es vispār to nesaprotu. Man vienmēr tas pašai ir bijis grūti, un es ar dziļu līdzjūtību izturos pret katru, kurš agri mostās un dodās jau nakts melnumā kaut kur ārā no mājas ziemā augstumā ar prāts, jā. Nē, mēs izguļamies, mēs mostamies, kad bērni ir gatavi, sevišķi mazākie, kam caur rotaļām vēl tas viss nāk. Priekš kam man viņiem tur kaut kādu no zvana līdz zvanam, nē. Mums nav mājās, nekad. Nē. Pusdienas! Nē, tas vairs tā kā kādreiz bija atsaka, mēs sākām, kur bija tas gaitenī. Mums tur cits tāds ir, mēs nopirkām nesen, bet ne tādā nolūkā. Durvju zvans, jā? Homeschooling is not school at home. Mums nav jāimitē skola. Ja? Tā kā mēs savā režīmā, savā ritmā darbojamies kā kuru dienu sanāk. Un tās nav katra diena, jo ir dienas, kad bērni brauc uz mūzikas skolu, tad viņiem es neko neprasu, viņi tur darbojās ar citām lietām. Mūzikas skola ir klasiskā mūzikas skola kāda, ja? Jā. Es tieši tāpēc domāju, vai tā sociālā nepieciešama, ja viņi aizbrauc uz mūzikas skolu. Tur? Tas ir vēl viens kaitinošais jautājums, bet es viņu varu atbildēt. Kas tieši ir kaitinošais jautājums? Socializācija. Ka nekomunicējās? Jā, ka nav iemaņu komunicēt. Taču patiesība jau ir tāda, ka bērni redz cilvēkus un redz dažādu vecumu cilvēkus, un ka patiesība ir tāda, ka dzīvē mums nekur vairs nebūs tā, ka ir jābūt vienā telpā ar 30 tieši sava vecuma cilvēkiem ilgstoši. Ja? Tā nav iemaņa, kuru būtu jāiegūst mūžam. Bet iemaņa ir, kuru jāiegūst. Mums mājās ir 5 cilvēki. Jā, loģiski. Mums ir 5 cilvēki. Mēs arī maziņi, kuri ir iegājuši šajā sabiedrībā. Ir tieši tā. Un mēs savā ģimenē nerunājam viens otram pa virsu. Nekad, jā. Un pat 5-gadnieki zina, ka ja kāds viņu pārtrauc, viņam ir tiesības iebilst. Tu mani tikko pārtrauc, pagaidi, kamēr es pabeigšu. Ja? Tā kā, un šīs iemaņas tieši tā arī ir socializācija, kur skolā, es nezinu, kā direktors var labāk paskaidrot, vai to var iegūt tik konstruktīvi. Starp dažāda vecuma cilvēkiem un turklāt vēl arī ar tādu, cieņu vienam pret otru tiešām, ar ieklausīšanos vienam otrā un ar to, ka mums nav laika limita, ka tūlīt nozvanīs zvans un es nepaspēšu izteikties. Nē, mums ir, protams, kaut kādi režīma rāmji, bet tie nav tik strikti, tā ir dzīve. Un patiesībā ir ļoti daudz priekšmeti un lietas, kuras mēs mācāmies vienkārši garām ejot, pa dzīvi ejot. Tas, kad nav jāsēž pie galda un tieši konkrēti jārisina tas piemērs. Ja, piemēram, sociālās zinības, tā ir dzīve. Un daudz kas no tā, kas man ir skolas grāmatās, materiālos iekšā, es arī daļai nemaz nepiekrītu, un es saviem bērniem, piemēram, tieši tā nemācu, kā tur rakstīts, ka nē, tas nav normāli, ka tev kaut kas nepatīk, tev tomēr ir jākliedz, un skolā drīkst kliegt, ja tevi kāds atdraud, viss kārtībā, ja? Un tam līdzīgas lietas. Bet vēl ir arī tas fakts, ka, manuprāt, skola kā tāda, viņa kalpo ne tikai kā vieta, kur bērni atnāk un iegūst zināšanas, bet arī vieta, kas bērnus pieskatā, jo vecāki strādā un viņiem tomēr drošāk, ka tie bērni kaut kur ir. Un tas apjoms akadēmisko zināšanu, ko viņiem ir jāapgūst skolā, ir izstaipīts. Var īsākā un konstruktīvākā laikā. Respektīvi, mēs ar akadēmisko zināšanu materiālu tiekam galā dienā, stundām, 2, 3.
atliektiem galiem un tā ne katru dienu. Nu, iedomājieties, ja, kāda laika ekonomija tā ir. Un bērniem, kuri kā mums ir mūziķi, viņi tiešām daudz muzicē, un jaunākais dēls to dara ļoti nopietni, un viņam, tas ir vecākais puika, un viņam ir vajadzīgs laiks tam spēlēt, vienkārši mūzikas instrumentu. Viņš ir pianists un akordeonists. 2 specialitātes viņam ir, un tad tas ir tas... Varbūt arī taisās karjeru tālāk ar mūziku saistīt? Oi, diemžēl, jā. Diemžēl? Jo tas ir grūti, bet viņam varbūt nebūs tik grūti, kā cik grūti bija, piemēram, man, jo viņš ir ārkārtīgi talantīgs puika. Viņš no 16 konkursiem ir uzvarējis 15. Nu, vienreiz bija tur. Nu, vajag bišķi, tā arī nevar jautāt. Man iedod pārējiem iespēju ar kāds, ka nedaudz bišķi paspīdēt vienu reizi. Tā, ka tur ir iespējīgi. Interesanti, jā, vispār. Jā. Es pat aizdomājos. Aizdomājieties gan, jo kā mēs nonācām līdz mājmācībai, tā galvenā frāze, ko es saku vienmēr visās intervijās, ko es izdzirdēju par mājmācību no pieredzējušiem mājmācības vecākiem, tas ir labākais, ko mēs savam bērnam varējām dot. Un tad, kad tu ko tādu izdzirdi, saproti, ka eksistē kaut kas labākais, ko vecāks var dot bērnam, un tā kā, es šobrīd to nedaru. Tad kāpēc? Un tad mēs no pilnīgi bezcerīgas situācijas, kad mēs abi bijām strādājoši, kad mēs tiešām domājām, tā skola paši pabeidzām, lai viņi tur ņemās, kāda man vairs daļa ar to visu. Un mēs nonācām līdz šim lēmumam, tas prasīja laiku, kamēr mēs sapratām, ka, ir vērts. Tās ir attiecības ar bērniem, kas tiek veidotas un stiprinātas, un kad mēs pavadam to laiku kopā, jo sarēķiniet, cik parasts ierindas skolas bērns pavada laiku ar strādājošu vecāku dienā, ārprātīgi maz, jā. Pa to laiku tas vecāks tiešām, var nepaspēt neko tajā bērnā. Viņš var redzēt tikai to, kā bērns izaug tā attāluma kaut kur, jā. Un tad mēs, uzdodam jautājumus, kas notiek. Savienot, es teikšu tā, tava ikdiena šobrīd, kā es saprotu, labi, tev tā mājmācības dēļ, tev ir ērģelis, tev ir vēl kaut kas noteikti, ko tu darīji, sociālos tīklos noteikti aktīvi kaut ko darbojies vēl. Kā tu izdodas, teiksim, sabalansēt visu tā, to pietiek laiciņa? Es daru visu tikai to, ko gribu. Tas ir manas... Tas ir laimīgs cilvēks. Jā, kad man prasa, bet tas tā nav vienmēr bijis, tas nav salīdzinoši sen sācies. Jā, jo es kādu brīdi 8 mēnešu garumā pētīju tā kā pa diagrammām, katru dienu liku tādus punktiņus par visām lietām, kas man dzīvē ir, kas man ir piepildi un kas izsmeļ. Un ilgtermiņā es saredzēju to, ka ir viena lieta, kas man totāli izsmeļ, un to es atmetu. Un no tā brīža manā dzīvē ienāca 5 jaunas un daudz vairāk enerģijas, daudz vairāk spēka, laika, un es reāli daru tikai to, ko gribu, bet tas ir daudz. Man ļoti patīk lasīt audiogrāmatas, pasakas bērniem. Es šo to jau esmu ierakstījis un vēl tur plāni. Tikpat labi es arī, tieši sociālos tīklos komunicēju ar cilvēkiem. Man ir sava jau tāda forša kompānija, iedvesma vecākiem manā Telegram kanālā, kur mēs tiekamies arī tiešsaistēs un runājam par tādām, sāpīgām tēmām, par tādām, par kurām ir ļoti noteikti jārunā un, par kurām neatzīstās nereti nevienam, jo domā, ka es te tāds viens. Un tāpēc iedzīvojās lielās problēmās. Tā kā tas man ir svarīgi, šīs te sarunas un komunikācija ar cilvēkiem. Es daudz mācos joprojām. Tiešsaistēs online skolās, un tas aizņem arī lielu daļu no mana laika, bet tas arī daudz dod un attīsta. Un, ko es vēl daru? Tad tie semināri vecākiem, kad es dalos ar to, kā mēs esam nonākuši, kā tas ir bijis un ko mēs tagad esam ieguvuši un kā tas ir tā realitāte arī citiem. Wow. Iedvesmojoši. Noteikti kaut ko aizmirst. Mēs iedvesmojam. Mēs sēdējām un klusējām. Es godīgi pateikšu, klusēju un domāju, tas ir tā, ja tu vari darīt. Es vienkārši, jo zini kā, ir tīpaši, ka tev darbs ar sabiedrību ir, sabiedrība ir raibā. Protams, ka katrā iestādē, vai tas ir uzņēmums, vai tas ir, skola, vai tas ir kultūras centrs, kur taisa pasākumus, vai vienalga kas. Tu dabū, kā saka, to visu sabiedrības buķeti pabaudīt. Tev ir tie, kuriem tu liecies foršs un tev patīk, ir tādi, kuriem pilnīgi vienalga, tu dari tā vai šitā vai nedari vispār, un tad ir tie bubinātāji, kas liek cik viss ir slikti, un tu nejēdzat, un tā, ja? Viss ir slikti. Viss ir slikti, jā. Ko mēs Mēs te laukos, gātiņi savācāmies. Ko tad tas sāc? Normāli taču sēdējām. Vienkārši, jā. Normāli, katrs sēdētu mājās. Darīt kaut ko vērtīgu, jēdzīgu.
pieņem pulti uz priekšu kanālus, paņem atpakaļ tur kanālus. muzikālo banku, nokritizētu kārtīgi zelta mikrofonu. Komentārus sarakstītu. Sarakstītu uzreiz tur, Jāni Žildi, tu saproti, ko tu dari vispār. Tā kā, nē, mēs te sēžam, tagad atplastām mutēm klausamies, kā cilvēks ir realizējis sevi un turpina vēl pilnvērot nav, tas super vienkārši. Tā kā šitais te bija video, un es redzēju, Čalis sēž pie divāna skatās, un tur tāds, vidzīgs ķipā. Tur gribi pelnīt daudz naudas. Viņš tāds, jā. Gribi braukt ar jaunu mašīnu. Tad piecelies no dīvāna. Nē, kaut kāds razvots. Neticu. Tas vēl arī tā lielā arī sabiedrības problēma ir, ka viņi netic tam, ka tur kaut kas labs var būt. Ja? Vai, ka es tur iešu maksāt par kaut ko es nezinu, kas tur ir. Jā, tad ir jāsaprot, ka ir jāslēdz iekšā savi filtri un jāmēģina saprast. Tu taču redzi, vai tas ir vai nav labs. Diemžēl ne visiem ir tāds slēdzis. Tas prasa pieplūst. Nav iebūvēts viņš. Man liekas, mums ir tas laiks klāt pienācis, ka mums ir laiks jautājumam, jā. Labi. Lai mēs neizstieptu, mēs varētu runāt vēl. Mums nav problēma, bet mums mēģinām ierobežot sevi laikā. Ierobežojiet, jā. Bet tad mums ir iepriekš bija Baibas jautājums, un jautājums sekojošs. Kādus tu redzi Līvānus pēc 20 gadiem? Kādi ir Līvāni pēc 20 gadiem? Ko mēs vispār varam zināt par to, kas būs pēc 20 gadiem, vai Līvāni, vai cita vieta, bet, es varu tikai, man vienmēr patīk šis izteiciens, man ir pārāk maz fona zināšanu. Es nezinu, jo tur ir jāveic pētījums, kādi procesi jums te jau tagad rit un uz ko viņi vēd un kas te notiek tāds. Es domāju par politikas karjeru. Kas to lai zina? Jāveic pētījums, es tā fona zināšanas man tagad nav. Jo, kā redzams, mums Rail Baltikā fona zināšana ļoti pietrūka. Tieši tā, un tur ir vairāki vēl līmeņi tur ir jābūt vismaz 4 aspektiem, lai es varētu izsecināt, ja tur ir savi noteikumi. Tagad, zin kā, izējas 3 līmeņi. Ņuk, šūs un poņa. Labi. Ja šādi, tad vēl jārubīja fiška beigās. Bet tas ir 4. ir beigās, pēc tam, kad ir bijuši pirmie 3 līmeņi. Es varu vispār atgriezties uz savu kaut kādu primitīvāko un vienkārši pēc intuīcijas. Tas vienkārši, tas ir tā kā ciplnēties uz pirmoreiz Līvānos nolaidies, tie ieraudzīja kaut ko, panāks melnum, protams, ja? Pirmais, kas nāk prātā. Jums vajag, kā jau visām varbūt lauku lauku. Patiesībā tā jau ir. Jā, mazpilsētām. Nē, es pat arī esmu no mazpilsētas, un kad man pasaka, ka es esmu no laukiem, tad es... Gribās uzreiz, jā, kaut ko. Fona zināšanas papildināt. Ko es varu novēlēt? To, ko es varu novēlēt, nevis kas būs, bet ko novēlēt. Uztais pareģojumu vienkārši, lai piepildās, un viss būs kārtībā. Pie jums nenormāli daudz saplūst un atbrauc atpakaļ tie jaunieši, kas te ir no šejienes izbraukuši mācīties. Viņi atved atpakaļ savas iegūtās zināšanas, iemaņas un veido šeit vietas un ap sevi barus, kas tad to katru jomu un profesiju, kurā viņi ir iegrimuši, attīsta te uz vietas šeit. Un no turienes tad aug jaunas ģimenes un jauni Viss aug no turienes. Censoņi un Līvāni ir tā vieta, kas parāda visai pārējai Latvijai, kā ir ar demogrāfiju jādara. Jā. Un vēl viena lieta. Kāda? Jautājums nākamajam. Jautājums obligāti nākamajam. Mēs paši nezinām, kas nākamais viesis vai viesņas, viesies, nezinu. Viesneši. Bet kas mums būs nākamais, to mēs īsti nezinām. Mums vienkārši tā, ka mēs sarunājam kaut ko, un tad tas kāds nevar, tad citreiz var, tāpēc ir tāds pārsteiguma moments vienkārši. Labi, tāpēc šauju uz aklo, kas tev nāk prātā, ko gribētu pajautāt. Jebkuram cilvēkam ir liederīgi aizdomāties par tādu lietu, uz ko mudina šis jautājums. Iedomājies tu, kas tagad atbildēs šo jautājumu. Un arī kas klausies, tiešām vērtīgi. Ka tev ir 1 minūte laika, kad tu esi saslēdzies visos iespējamos tīklos un skaļruņos ar visu pasauli, un visa pasaule tevi dzird un klausās. Un tev ir kaut kas jāpasaka 1 minūte, ko tu pateiktu visai pasaulē tajā brīdī, kad tev iedod šādu te mikrofonu. Kas ir tas svarīgākais? Šis ir labs, jā.
Ja trūkst fona zināšana. Jā, viņš jau saslēgums nav. Es jau domāju, var pateikt, что нибудь быстренько и на русском. Nu jā, ok, labi. Šis būs labs jautājums. Kas jau mums nākamais būs, tad būs riktīgi palauzīt galvu. Jā, patiesībā tas nav viegli. Vienkārši pateikt, aiziet tur 1. septembrī, pateikt vecāku vārdā paldies skolai. Tieši tā. Tas ir tā, ka tev Trumps sēž tāds, Tā kā jā, forši īstenībā. Jā, labs jautājums. Jā, podkāsta pīķis ir pienācis, tā kā jautājumi ir uzdoti, atbildes ir saņemtas. Audio ir ierakstīts. Jā. Video gan tur pazuda bišķīt, Bet tas fona zināšanas būs pietiekošas no šī podkāsta. Tā kā saprast varēs mēs. Jā. Kā saka, rakstiet komentārus, uzdodiet jautājumus, like, subscribe, kas tur bija vēl? Zvaniņi. Un tā tālāk. Jāliek, zinātu, ka savādāk skatās neliels skaits cilvēku klausās, bet viņi visi noklausās gandrīz līdz galam. Tas ir liels rādītājs. Sanāk vesels kultūras centrs pilns, mums noklausās no līdzē. Ja tā padomā... Mums bija tāda baža, ka paklausās pirmās 11 minūtes un viss met nos, bet nē, mūsu statistika rāda kaut ko citu. Mums ilgi klausās. Jūs ievelkat. Mēs kaut kur ievelkam dīvānā gadā, laikam. Bet priekš Latvijas tirgus tas tiešām nav slikti. Mums ar tiem vispār skatījumiem ir kā ir. Jā. Šobrīd jau arī pēc visiem šiem te algoritmiem, kas te mainās, kurš tas šķērs arī, tu diezgan grūti esi sasniedzams saviem sekotājiem. Ne tikai tas, ka tev vienkārši cilvēks skatās, bet sekotājiem pašiem no malas piesaistīt, tur var kaut ko sponsorēt, mēģināt, bet arī tas vienmēr strādā un tas tā. Zukenbergs nopelna savu naudiņu, bet tu savus skatījumus un klausījumus laikam īsti nē. Tāpēc tur vairāk strādā personīgais brandings. Ja tev ierauga tavu seju, tad klik, ja nē, tad... Un mēs tikai Janko ar kapaci pamainam krāsas. Jā, tālāk. Paldies. Labi, paldies, kādu brauci. Paldies. Tad ar to mēs šo kanālu griežam. Ne kanālu, bet podkāstu. Kāpēc? Kanālu. Man pietrūkst fona zināšanu. Tad tiešām. Slēdz ārā, viss. Slēdz ārā. Viss atcelt. Atcelt. Tā, cik laiks mums ir? Jā, bez